dzīve ir briesmīga, bet mēs beidzot esam atraduši un jutušies citādi nekā mūsu grieķu senči. Mēs beidzot esam atraduši savu identitāti, savu eksistences jēgu. Jo tagad mēs esam savvaļas terāņi, kas tver dzīvi ar saviem nagiem un brutālo spēku. Dzīve pati par sevi ir nežēlīga, un cilvēkiem vajadzētu mācīties no dzīvnieku pasaules. Jo arī mēs paši nākam no šīs pašas valstības. Pasaule ar katru dienu kļūst arvien tukšākā, pilna ar bezsirdīgiem cilvēkiem. Tieši kā mēs varam būt laimīgi un aizmirst nežēlīgu pasauli, ir atmienoties augstās, sausās pasaules. Sausās pasaules. Sausās pasaules. Uz veids soli, lai tuvi pēc sava tīda, ko patiecība otriem mūs dienas dzīvo, kā zombīvi nāpina nesam laimīgi. Esam tikai nežēlīgās un absurdas sabiedrības marionetes, kas mūs ir vadījusi līdz šai. Uzņemsim tas mūs neapmierina un nepadara laimīgus. Pasaule mīnās katru sekundi, un mēs to ignorējam un atsakāmies mainīties un sekot dabas ritmam. Svarīgi ir nezaudēt savu būtību, nekaitējot nevienam. Katrs cilvēks var dzīvot savu ceļu, nepārkāpjot citu tiesības. Savstarpēji pati dzīve rūpējas par katras palīdzības un mīlestības, kuras jau devuši gan dabai, gan garīgajai pasaulei atdošanu. Atšķirība padara mūs unikālus un palīdz atbrīvot to kaķi mūsos visos, ko terijāņi dzīvo un kas var palīdzēt mums smieties un baudīt kultūras un mākslinieckā veidā. Un kas savvaļas esences, pēc kurām mūsu dvēseles ilgojas, lai būtu un nebūtu, jo mūsu brīvība